Ir jūsu novēlējums visai Latvijas tautai tās dzimšanas dienā? Gribētu pateikt, ka šeit, kad mēs redzam Krasmalā tik daudz cilvēku, kas ir atnākuši svinēt savas valsts dzimšanas dienu, kopā nodziedāt himnu, ir skaidrs, ka mūsu valstī viss būs labi. Jo valstī ir lieliski cilvēki, un ja ir lieliski cilvēki, tad arī ar valstī viss būs labi. Taisnība gan. Vēl jautājums man ir tāds, ka esmu dzirdējis, ka Rīga gatavo īpašu pārsteigumu visiem tās iedzīvotājiem. Varbūt jūs varat pastāstīt par šo dāvanu. Kas tā ir par dāvanu? Dāvana? Nu, dāvana būs pārsteigums, kad mēs jau gatavi būsim to pasniegt. Šodien man galvenais uztrakums bija par to, lai būtu labi laika apstākļi, lai uguņošana būtu labi redzama, un ar to mums ir paveicies. Bet, kad dāvana būs gatava, tad tieši tajā brīdī mēs arī par to visu pateiksim. Skaidrs, liels paldies jums, priecīgas jums svētkus! Paldies! Paldies jums! Jā, bet tik katrā elpas vilcienā šeit Krastmalā var sajust to, ka cilvēki šeit ir nākuši ar mīlestību sirdī un darbos. Mīļie skatītāji, dāvana, ko mēs arī gribam jums uzdāvināt Rīgas svētkos, parādīt, ko Rīga ir uzdāvinājusi patiesībā. Pilsētas mērs varbūt nedaudz kautrīgi